Labrīt, dāmas un kungi, reku redzam sadzīti Miliči šeit pie Stradiņu universitātes, tāpēc, ka šodien šeit brauc Urzula. Te mums ir pieteikusi Diana Ulme oficiāli piketiņu ar plakātiem tiem radiniekiem, kuru ģimenes locekļi gāja bojā, pateicoties vakcinācijai. Un šorīt te būs, cik pēc 15 minūtēm it kā Urzula, bet policija nobijās, ka te cilvēciņi, nobijās no šiem cilvēkiem, no vakcīnu upuru radiniekiem, un Urzulu vedīšot pa sētas durvīm, tāpēc mēs tūlīt iesim tur viņu gaidīt, jo te nobijās no tā, ka te ir cilvēki, kas ar plakātiem ir pret PVO, pret vakcināciju, un rekaforšu plakāts. Šis man pat vislabāk patīk. Vienkārši īsi kodolīgi uzreiz reku Āgars Celitāns, Ieva Novicki, Jānis Straumīts, Sergejs, Edgars arī klāt ir čau. Un iesim tur. Tā, jāpaņem svilpi no Artūra. Un lūk, Olga, Ralfiņš, Glorija. Tā, tev bija ekstra svilpi? Jā, man vien ir. Iedod man katram gadījumam jau. Un mēs tad iesim tur, lūk, cauri šīm durvīm. Te ir uzlikts apsargs, un tur jau ar čipiem tikai tiek cauri studenti. Tur nevarēs pa taisno iziet, tāpēc iesim riņķī. Bet vispār paradoksāli, ka te šeit nevarēja pa centrālajām durvīm Urzula iet, tagad vedīs pa sētas durvīm. Tā kā mēs aiziesim pastīties, būs tad viņa vai nē. Šeit skalot smadzenes universitātes vadībai. It kā gribējusi arī studentiem skalot smadzenes, bet kaut kas jau iesniedz knābā pilnīgi protestu, jo tā ir priekšvēlēšana aģitācija. Tāpēc, ka skaidrs, ka ar Urzulas pasākumu, kas te līdz droši vien Siliņi būs, vēl kaut kas no vienotības izrādās vienotības priekšvēlēšana aģitācijas pasākums. Tas bija paredzēts slēptā veidā. Karogi, protams. Tā kā aiziesim tur paskatīties katram gadījumam. Citi pa citiem ceļiem jau nepievedīs. Tā kā noķert Urzulu, mēģināsim svilpīt. Ir līdz, kā vienmēr, ļoti skaļa. Tā kā sagaidīsim šodien Urzulu Latvijā. Lūk, šādā te veidā. Redzat, kā nobijās no saujiņas ar plakātiem cilvēciņiem. Tūlīt mēs redzēsim, cik te būs Miliči. Droši vien, jā, reku viņi brauks pa to ielu iekšā un vedīs kaut kā šeit veselu operāciju. Protams, jāatvedīs, varbūt, ka viņi vispār izmainīja viņai dienas kārtību, lai nav šeit jābrauc. Skaidrs, ka viņi tiksies arī droši vien pilī ar Rinkeviču, ministru kabinetā ar Siliņu. Siliņu tagad arī pilda atstādinātā ārlietu ministra funkcijas, tā kā ar Kariņu netiksies. Varbūt Kariņš tur kaut kur figurēs arī līdzi, kaut kur piesēdīsies. Bet principā tas labi. Varētu kā reiz apspriest šo tēmatu, ka redz, kā mēs te nabadzīgākā valsts Eiropas Savienībā, un te viens Amerikas pilsonis mums izdomājis bija, ka tādā brīdī vajag tērēt naudu privātajām lidmašīnām un paprasīt Urzulai, vai tas tā normāli. Viņi teikt, ka jā, normāli. Pazīstam vietu, ko tu tur dari, Stradiņu universitāti. Mēs sagaidām Urzulu Fonderlajenu, kura šodien Latvijā ieradusies, lai uzspiestu jauno pandēmijas līgumu. Tā, reku Milicis viens jau ir. Tā tad esam uz pareizā ceļa. Reku šitien būs nohāta, tad te brauks tomēr. Reku jau te nobloķējis ieliņu šo. Bet pāga varbūt tur viņu vedīs. Kas tas ir, kaut kāds jaunais korpus vai kas tas tur ir? Jādroši vien, lai parādītu kādas mums jaunas smukas universitātes ēkas. Jo šeit jau ir vecā. Šeit ir vecā. Tā kā tūlīt apstīsimies, kas tas ir pa korpusu. Ja viņi brauks uz šo ēku, tad te droši vien. Te arī nevar tuvāk piebraukt, tad te viņus laidīs ārā. Tad te būtu Miliči tagad. Visdrīzāk tur uz to jauno korpusu gan jau ka vedīs. Nevis šeit. Te neizskatās. Tad te būtu jau priekšā drošībnieki. Tūlīt aiziesim tur, apstīsimies. Katram gadījumam vēl šeit
Tā kā visi, kas pieslēdzās, mēs medījam Urzulu, pēdiņās medījam, lai viņu izsvilptu šodien Latvijā un uz Stradiņiem. Diez vai šeit, jo te nevar piebraukt, tur ja kājām baigais gabals jāiet. Te jau būtu forši, te mēs viņu normāli paspētu izsvilpt. Reikti kaut kādi 50 metri vismaz. Jāiet te kājām piebraukt nevar, stabiņi priekšā. Tā, tad turu visdrīzāk būs. It aiziesim apstīties, kas tā pēku. Bet arī kaut kā jocīgi viena policistīte tikai. Tā kā varbūt, ka ir atcēluši, nobijās no cilvēkiem un nebrauc uz Stradiņiem vairāk Urzulu. Kas arī labi. Kas arī ir labi. Bet tūlīt redzēsim. Paprasīt policistei, ko viņi te dežūrē. Reku viens civilējā droši vien drošībnieks tur neuzkrītoši staigā stāv un pēta ielu. Reku tur. Jā, tas izskatās rociņas salīcis. Reku tas tur, kas stāv. Ļoti neuzkrītoši drošībā. Jā, reku būs, reku ir miliči. Te būs, jā. Jau brīnās, o. Kas tad būs? Kas tad būs? Nāk teikt, nedrīkst filmēt, staigāties. Un kā vēl drīkst? Jā, te būs, protams, ka, kas mums šis ir pa korpusu? Jā, Rīgas Stradiņu universitāte. Protams, redziet, kā tā, ka brauc ārzemi viesi, tad ved uz jaunāko uzbūvēto, lai radītu iespaidu mānījumu, ka mums visas universitātes šādas te ir, šādas svaigas, modernas. Varētu aizvest, es nezinu, uz ekonomikas fakultāti Latvijas universitātes vai to pašu juridisko. Un vēl Lomonosovu ielu parādīt nelabi, tur arī kosmētisko remontu uztaisīja, bet redzu vedu šajieni, lai domātu Urzulu, ka redziet, cik, kur ieguldītie Latvijā un aizdotie miljardi nonāk visas sēkas, un mums te šādas te, butaforiju rāda principā. Nē, snaiperis neredz uz jumtiem. Nav, beidziet, tas jau nav Amerikas prezidents, kas brauc līdz ar saviem snaiperiem, tomēr Urzula nav tik... nav jau nekas, viņi nav tas tāds nekāds amats, ka te būtu tik traki. Bet, principā arī, jā, viņas šī te, tā teikt, nosacīta bīstamība pasaulē palielinājusies ir tāpēc, ka daļa vakcīnām, jo viņi jau uzspieda visai Eiropai vakcīnas. Un tāpēc, bet iespējams, ka viņi arī speciāli korpusu samainīja, jo saprata, ka tur būs tie ar plakātiņiem, nedod Dievs caur logiem dzirdēju savu kā svilpī. Tā pa Urzulu paprasīs, kas jums tur uz ielas notiek. Tāpēc šeit. Reku jau dzird migalkas. Reku neuzkrītošais drošībnieks. Ļoti iedarās šeit. Tāds pastaigājās. Mierīgi pastaigājās, tik neuzkrītoši civilajā. Milicis aizies kaut ko viņam pateikt. Paskatieties, reku, tur tas Breimans atnāca. Jā, stučītiet. Ko tikai tāpēc atnāca? Tikai tāpēc atnāca. Reku jau nelaiž, jau sākās, jau sāka nelaist. Brauc. Tūlīt redzēsim, būs te Urzula vai ne. Te vispār parodīja. Kāds ir šis te dialogs viņiem tur? Jo tu tur skaties, pieskati tur to. Un tas jau iet tur uzreiz ātrā gaitā, lai pistoli neizkrīt. Tādi mums tad brauks, rekur brauc. Reku tūlīt mēs redzēsim.
Tūlīt mēs redzēsim, kā tas notiek. Pa to pusi. Tur. Nu, blīn. Otrs vēl kaut kādas sētas durvis. Ne, reku sagaidītā ir iekšā. Reku kaut kādi gaida. Reku brauc, redzēsim ar kādiem zaļiem elektroauto. Te viņi brauc, kas cīnās par zaļo kursu. Visiem te izpēc kaut kādas muļķības uzspiež. Tūlīt droši vien piebrauks ar kaut kādu melnu 5-litrīgu Mercedes vai BMW. Un ar apsažģipā reku tur. O, busiņš. Vēl viens busiņš. O. Ka tur iekšā jau kamera gaida. Jau gaida, nu neko. Neko, uzsilpsim uzlē, bet tas nozīmē, ka viņi tur ieies iekšā un pēc tam nāks ārā. Un tad jau varēs tie, kas tur ar plakātiņiem, nolikt savus plakātiņus un nākt šeit, tāpēc, ka pikets ir tikai tik ilgi, kamēr jūs esat ar plakātiem. Ja jūs pēc tam kā fizisks personas atnākat ar, ko tiešām pa citām durvīm ievadīs viņu. Vai te izskatās, ka jā, mēs esam no kaut kādas aizmugures jau te. Reku tur, reku ir Urzula. Nē, nav vēl Urzula, gaida viņa te. Tomēr varbūt būs te. Ļoti jocīgi. Reku arī neuzkrītoši sieviešu drošībnieci. Jā, nē, nav pīpēt diez vai darba laikā. Un kur tad viņa nāks iekšā? Laikam jau kaut kur pa turieni. Tas nozīmē, pa turieni nāks arī ārā. Tā kā, lūk, skatītāji, jūs redzat, kā notiek operācija Urzula. Operācija Urzula notiek šādi. Es sapratu, tur ir otras durvis, nezinu. Jā, tad nu stāvies viņi piebrauc. Un iegāja pa turieni. Viņa gala iebrauc iekšā, es tieši gāju pa priekšā viņa brauc. Un iegāja jau, ja droši vien. Es nepaspēju kamerīs. Bet tu redzēji, ka iet, ja? Nu, visdrīzāk, ka tā kortēža no 4 busiņiem, tad viņas... Jā, rekurīt, tas nozīmē, ka turien nāks arī ārā, tad tur mēs varēsim viņu, kā te ir iekšā. Rekur ir, ar visiem sveicinās, tā. Reku te caur stiklu varam pafilmēt. Rekur Urzula ir iekšā. Neredzās te atspīd, bet ir reku oranžā kostīmi, jo reku redzat viņas galvu. Rekur ir Urzula, ir atbraukusi uz Latviju. Redzat šādi te. O, lūdzu jums. No, kā viltīgi caur sēdas durvīm, pat arī šitajā korpusā ieved iekšā. Tā kā tā, tagad ko tiksies ar universitātes vadību. Priekšvēlēšana kampaņa neizdevās vienotību reklamēt, obligātā lekcija studentiem tika atcelta. Bet reku tur tiekās, nu, kas te tur no musējiem ir, reku kaut kādi, kas te tie tādi te ir par žurnālistiem. Nu, kas tie tādi te ir par cilvēciņiem. Lūk, tā, nu, kur viņi valika runājās. Tur droši vien kaut kādi goda studenti ir nostādīti arī tāds teātris. Reku, jā, tik svarīgi. Viņš tik kaut kāda ārzem žurnālisti, bet viņai līdz droši vien fotografi kaut kādi. Tas pēc musējā. Tā, nu, kur viņi te pavika, te vajag slikti atspīd. Te iekšā nevajag, bet nekas, tas nozīmē, ka viņi ir iekšā un nāks arī ārā. Nāks arī viņa ārā. No, rekur Urzula, jūs redzat, tā kā nebrīnīties, kā atspīd. Jā, pa sētas durvīm šī jaunajā korpusā ieveda viņu. Tas nozīmē, ka ies arī pa sētas durvīm ārā. Rekā slepeni mums Urzula ielavījusies iekšā. Pagaid, viņi nedzirdētu. Uzreiz ausās, jau tā ir silpiem, kam ir svilps. Neskaraties, nebāžiet savus netīrās rokas klāt. Jāni, paskaidro, kas ir līdz.
Reku jurists mūsu klāt ir uzreiz likums par policiju pārzināt. Pagad, Reku, ir tur vēl tā Urzula. Reku vēl viens jau uzreiz. No Miličiem vismaz ko darīt. Galvenais Urzula vai kā tā Urzula? Cits jums lika vakcinēties, Urzula? Vakcinējāties, ko nomira kolēģis Alkrastos, tas jums neinteresē, arī šitā vecēni to darīja. Ko jūs te viņu gribam izsjūpt, ko jūs te pret savu tautu vēršaties te? Patiks jums vēl viena pandēmija, nākamgad būs atkal liks jums vakcinēties, un tad varēsiet skaidrot, ka te, un tad 2 zvaigznēm, kas mums tas ir pa Milici. Palūdze. Kas mums te? Vanats, ko? Zvaigznēm, kas mums tas ir pa Milici. Palūdze. Kas mums te? Vanats, ko? Bet iestādes vadības lūk. Iestādes darbiniekiem. Lai Urzula dzird, nu ko jūs te? Tad gļēva tautiņa bez mugurkaula, kaut kādi sargā, kaut kāda Urzula, te nezinu ko te. Pašiem nav, neliekās, ka Latviju uz ceļiem nolikta, ka jums te liek darīt, ka pildīt, tad pašiem mums būtu jāpasaka, ka nekāda Urzula nesargāsiet. Atbrauc te Eiropas vakcīnu karalieni, uzreiz, Urzuliņu viņiem, satrauc, Nesmukums, starptautisks nesmukums ārzemniekiem nepatiks, kā izskatās. Te viņiem vienalga, viņi saprot, ka viņi visu Eiropu ienīst. Vācijā paskatieties, kas darās, ka viņi parādās kaut kur. Šitien te, nē. Bet ejam tur, viņi ārā pa turien nāks, tā kā tur jāiet, viņi gaidīt arī te. Tā kā, nebūs jau pusstundu tikpat labi, ko viņi te jau nav politiķi, te jau ir Reku nelaidīs uzreiz tur. Kāpēc pa trotuāru nevar iet, kas tad te sākās? Pa trotuāru drīkst iet, kas tad te būs? Pa trotuāru nedrīkst iet, mūsu pilsēta, tā ir mūsu valsts, tā ir mūsu Latvija, ko tu te neļauj cilvēkiem pārvietoties daļ kaut kādas Urzulas? Cilvēks Rīgā var iet, kur viņš grib. Cilvēks Rīgā var iet savā valstī, kur viņš grib un ejam. Kaut ko te mācīs, ko jūs viņu klausaties, ejiet garām. Ejam tur, lai sauc papildu spēkus, nabaga Urzuliņu dzirdēs, kā viņu izsilp. Civilajā uzvalkā drošībnieks, ko darīs? Tā kā ejiet, neļaus staigāt pa trotuāru cilvēkiem. Vajadzēs, cik tālu. Ko te Reku jau pieslēdzās vēl Miliči. Tādā veidā, tā ir jāizturās par šitiem te tautas nodevējiem. Urzuli viņiem atbraukus. Protams, ka te neizdevās apturēt, Reku skrien pakaļ. Rācijas augs papildus spēkus tūlītās neizdevās apturēt. Kas te ir? Arī publiska vieta, universitātes parkings, mierīgi var, kur grib staigāt savā valstī. Te teiks, ko te cilvēki nevar atrasties, un pa kurām durvīm te viņi te veda iekšā, pa šitām sanāk. Reku te, iesim pastīties, viņi droši vien te iegāja iekšā. Pa šitām durvīm. Citas jau nav. Reku, pa šitādām sētas necilām durvīm, pie miskastēm. Pie šitādām durvīm Urzula iegāja. Visi, kas skatās, mēs Urzulu von der Leyen medijiem rokā pēdiņās, lai izsvilptu. Tā uzzinājām, ka viņi ir Latvijā un te šobrīd šajā ēkā atrodas, mēs viņu gribam izsvilpt. Te, ka viņu te pie miskastēm veda speciāli pa sēdas durvīm iekšā, jo mēs tur pie centrālajām durvīm bijām. Pirmkārt, centrālajā korpusā, tur cilvēka plakātiem, viņi te uz jauno korpusiņu atved, lai parādītu, cik smukas mums universitātes. Lūk. Un kur tad tas eskorts, viņa busiņa kaut kāda? Tur piebrauc pilnīgi. Tur droši vien piebrauc. Reku drošībniekiem neuzkrītošais buss ar migalku. Ar migalku. Nevarēja nelikt to migalku, te būtu neuzkrītošs. Labdien! Lika jums vakcinēties. Urzuli jums lika vakcinēties, mīra jūsu kolēģi, tā kā mēs ejam jūsu kolēģis, policistus aizstāvēt. Šī ir brīva pilsēta Rīga, un mēs varam staigāt, kur mēs gribam. Jūs mums te nestāstīsiet, kur mums mūsu valstī dēļ kaut kādas Urzulas staigāt vai nē. Jūsu kolēģis Salkrastos policists nomira, tāpēc, ka lika vakcinēties. Un jums nav kauns.
Un jums nav kauns mums te kaut ko vēl mācīt dzīvot. Kā visi, kas pieslēdzās, tādā veidā notiek. Lūk, jaunais korpus, modernais, kur atveda Urzulu. Parādīt, cik labas mums ir universitātes. Realitāte jau ir cita. Šitien jau cik miljonus desmitus iegrūda, lai šito tipu uzbūvētu. Pārējās universitātes, pārējās fakultātes, kā izskatās Latvijas universitātes ekonomikas fakultāte, man liekas, ir labākais piemērs. Tur Baroni un Aspāzijas stūrī. Tā, bet kuri tie viņas tas busiņš palika, ar kuru viņu atveda? Un kas tas bija? Mercedes Benz? Kur tas ir? Nē, te viņa nebija. Te mēs būtu redzējuši, te viņa nebija. Bet viņa jau viltīgi, tagad viņa skatīsies, pa kurām durvīm vest viņu ārā. Viņa, bet te nav tas busiņš, kas bija. Kur viņš varēja izbraukt? Rēku papildspēki ieradās. A komanda. Labi, jā. Kāds es nodrošinājies terora aktam pret Jā, izbeidz. Urzulu. Domā, ko tu runā. Bet nafika mums ir jāgriež ārā. Tas varbūt mēs domā, ko tu runā. Nu domā, tu neesi bērns. Lūk šādā te veidā. Nu, bet tā, labi, bet kur viņas mašīna palika? Jo bija melns busiņš. Viņa jau droši vien tur kaut kā vai nu viņa tur skries uz to busiņu. Nē, viņi atbrauc ar melnu. Tur bija viens bembis un melns busiņš, smuki, spīdīgi nomazgāti. Un pa priekšu aizmugurēja policijas mašīnas un bija divi, un tas busiņš te toči nav. Tāds Mercedes lielais. Tas bija un vēl bija vieglais sedans. Tāds. Tagad nav kur iebraukt. Bet pa kur? Pāga, viņiem rekuja pazemes, parkings. Pa turieni viņus, redziet, redz, cik viltīgi. Viņa tur, es saku, tur ir tas busiņš, bija, es redzēju, savā maz nofilmēju. Un te tās mašīnas, kas viņi brauca kolonā. Kurā gadījumā būs jābrauc ārā, pa turieni Reki jau sagatavojās eskortiņš. Šeit mūs ārā. Nē, jau droši vien, jau tie sagatavojās, te jau brauc prom. Bet pa kurieni? Pasakiet mums, pa kurien viņi brauks ārā. Nu, ko mēs svilpi uzsvilpsim viņai vienkārši. Jūs nevarat, jā, protams, neko nezināt, jā. Jēga no jums. Nu, viņi te visdrīzāk kaut kā ieveda tur viņu. Jo te nav tā... Jā. Bet kur ir viņas transports? Jo mēs redzam, viņi pa šeien iebrauc. Es pats redzēju, viņi pa šito. Un izbraukt te nav kur. Tātad Rēku Urzulu droši vien brauks ārā. Redziet, kā mūsu drošībnieki, kā tautas Eiropas mīlētā Urzula, kā apmeklē parastu universitāti, pazemes stāvvietā iebrauc iekšā. Un tagad te brauks ārā šitiem veselu operāciju. Pagad, nē, tie pazuda jau. Tur jāstāsta, kur tās policijas mašīnas te eskorta. Bet viņas transports ir svarīgi, viņi nevar iekāpt kaut kādā policijas mašīnā. Kur mērsīt? Nu, tās ir pa švaku. Tāds viņa nebija. Tur bija busiņš. Spīdīgs, smuks, melns tāds. Svaigs. Tās tā bija. Jā, mierīgi indiešiem visu pofiku Baltā iekāja šitā indiešu universitāte. To viņi ir Urzulē pateikuši. Tā, kur palika šitie te policijas 3 mašīnas? Agri. Nu, kur viņi ir? Labi, viņi paļubom šeit būs. Šito apiet nevar. Te nav cits izbrauktūs. Tad viņi šeit ir kura gadījumā brauks. Bet būtu labs tas kadrs, ka viņi no tās pazemes stāvvietas izbrauc. Tā, mums neuzkrītošais draugs joprojām. Students, jauks students. Nē, tā jau tur bija, viena tur bija. Varbūt pa centrālajām nāks ārā. Davai paliec, es tev pamāšu, ja kas tur arī māja. Nu, redziet, kā mums jāmokās, lai Urzulu vispār noķert, bet tūlīt tās brauks prom, būs kaut kāda aktivitāte. Un tad mēs viņai uzsilpsim, lai dzird. Ja miličiem ir skaņas mērītāji līdzi, lūdzu mērat
Galvenais redzējāt, kā Mīlītis uzreiz teica, ka nevar staigāties te pa trotuāru, sāks te savā valstī neļaut staigāties. Iedomājieties? Kas ir? Atkal nelaiž, var nākt brīvā. Te ir Rīgas teritorija, var staigāt, kur grib pa trotuāru. Kas te neļaus Latvijā pa trotuāru staigāt, jo kas vēl nebūs? Viņš var staigāt, kur grib. Urzula nošpricēja jūsu kolēģis Mīra Salkrastos. Jūs viņu aizstāvat, neļaujiet cilvēkiem, aktīvistiem viņu izsilpt vismaz. Nu, pastieties, kā Vācijā viņu sagaida. Pūles dusmīgs visur, kur viņi parādās. Cik miruši cilvēki visā Eiropā dēļ viņas. Ja gāja iekšā no šajienes? Nē, viņi pat pazemes pazemes. Tur arī visus cilvēkus redzēja no rīta. Tur pazemes, viņi ieveda zem zemes pazemes parkingā vispār. Un tagad brauks ārā visdrīzāk. No tās puses. Jā, vai nu tur vai te nevar zināt. Divas izējas tikai te ir. Bet tas jau varbūt ir māņu manevrs. Tas varbūt ir māņu manevrs arī. Tā kā, nu, skatīsimies, kur Urzula. Ja pa pakaļas durīm, tad vispār smieklīgi, tas jau viss ir no viņu. Ne, protams, iegāja viņi pa gar miskastēm. Iegāja, nevarēja smuki piebraukt pie centrālajām durvīm. Nobijās. Bet vispār tas, ka viņi šo korpusu atveda jauno, lai parādītu, ka mums tik smukas universitātes, varēja aizvest uz citiem korpusiem. Varēja to padomāt, korpusu. Un tas varēja uz Latvijas universitātes ekonomikas fakultāti. Nu, tad kur? Labi, tur mums dežūrē Artūrs. Ieva aizēja varbūt pie Artūra, jo te ir divas vietas, kur viņi brauks ārā, vai nu tur vai šeit. Un ja kas uzreiz mājat, ja redzat kustību. Bet tā viņi it kā te sagatavojušies izbraukt ir. Vismaz, bet nu, te jau policisti vilti, jau Reku filmē policists mūs pat. Reku sākās Covid joki, ka Mīlīči cilvēkus filmē, lai atrieptos. Reku sākās. Ar telefoniņu, Reku sākās Covid joki, šitie atriebīgie. Tas, ka Salkrastos kolēģis nomira pašam no vakcinācijas, tas viņam pofik ģimenei, jo to Reku sveiciens var nodot šitas te kolēģis. Varbūt viņa ģimenes locekļi tur plakātiņiem arī stāv. Šitas Urzuliņu sargā, šitam redz Urzulu svarīgi. Tad atbraukusi ārzemju kundze, kurai bučot kurpis vajag, uzreiz latviešu kalpi, uzreiz pakļāvīgi ārzemnieci, taču ko tu Urzula? Šitādi te noēdušies. No, sargāti. Ne, ko te mēs te taču visi arī pazīstam, ko jūs te filmējat? Straumīti nepazīstat. No, Straumīti, visi zinām, aktīvisti. No, un Pasvilps Urzulai parādīs, ka ir vēl pa cilvēkam nav vienalga, ka brauc šeit šitādi te mācīt jauno pandēmijas līgumu, parakstīt spiedīs. Viņi te jau nesaprot, kas tas ir. Viņiem tikai maksā, iedo steku, iedo pistoli un varens jūtās. Un viss, kas viņiem interesē. Tādi mums te, bet sagaidīsim, cik pulkstens. Drīz jau nāks ārā. Reku Edgars Ārkliņš arī atbraucis. Visi vecie buki salasās. Bet, nu jā, nebija jau redz, viņi jau slēp to informāciju, kad piekdien parādījās, ka viņi būs Latvijā. Nu, tad te pa vīkendu, te jau, lai jūs saprastu, mēs jau te tikai esam kā fiziskas personas atnācām pastīties. Fāni, Urzulas fāni mēs atnācām pamāt ar roku. Bet tur pikets notiek pie lielās ēkas. Tur ir kā 20 cilvēki ar plakātiem. Radinieki tiem, kam gāja bojā daļ vakcīnām cilvēki Latvijā. Tur ir tie, šeit mēs radinieki tiem, kam gāja bojā daļ vakcīnām cilvēki Latvijā. Tur ir tie, šeit mēs sapratām, ka Urzulu citu ēku vispār atveda. Un pa pazemes iebrauktuvi ieved iekšā. Tur tā rūpējās. Tā par viņu rūpējās te. Tā kā viss, kas pieslēdzās, piesakojoties arī šim te profilam uzreiz, mēs mēģināsim tūlīt noķert Urzulu un izsvilpt viņu šeit, ja vizītē Latvijā. Šitā laikam no rīta, es nezinu, pirmā tikšanās, vai bija jau pie prezidenta. Nu, tad te, cik ekipāžas? 3 ekipāžas te ir sagatavojušies, bet es domāju, tikpat labi māņu manevrs. Viņi jau arī viltīgi saskatījušies filmas, kā filmās dara. Un arī te māņu manevru šeit uztais, lai mēs te esam. Tāpēc tur Artūrs dežūrēja tur. Ja brauks gadījumā pa turieni ārā. Un es te pa vidu uzreiz mēģināšu uz abām pusēm. Tā kā tā. Nu šādi mums te notikumi šorīt interesanti. Un tas ir jādara. Un mēs šo te daram, lai iedvesmotu pārējos Latvijas iedzīvotājus. Nav jābaidās ne no kādām Urzulām, ne no kādiem policistiem, kas viņus aizsargā. Mēs zinām, kas notika Covid afēras laikā, ka uzspieda Urzulu visus vakcinēties.
Turklāt pašai vīrs tur Pfizerā vai kur tur direktors it kā kaut kāds izrādās un korupcijas skandāls, desmitiem miljardi, ja ne simtiem tika apgūti šādā te veidā, ka visai Eiropai uzspieda Eiropas komisija vakcinēties. Nu, tādas mums te lietiņas ir. Un nav Latvijā visiem vienalga. Ir cilvēki, kas speciāli šo te atbrauc šorīt pafilmēt. Tā skaitā es, lai iedvesmotu pārējos, lai parādītu, ka Latvija pretosies jaunajam pandēmijas līgumam. Tagad, starp citu, parakstu vākšana arī notiek manā Balss LV. Varat parakstīties, tur 6000 jau savākt, īsā laikā 10, tur, es domāju, ātri savāksies. Šonedēļ jau to vajag izdarīt, aiziet uz manu Balss LV, tur uzreiz bildīt ar vākāru špricēm, redzēsiet, tas ir īstais pret pandēmijas jauno līgumu PVO. Tur vajag parakstīties, tāpat vajag parakstīties pret miskastes fabriku Dreiliņos. Arī pagājušajā nedēļā uzsākām parakstu vākšanu. Tā kā šādas te lietas, nu. Un gaidam Urzulu, kur arī studenti, fani atnākuši. Bet mēs to momentu noķērām, ka viņi bija iekšā un tur ar visiem sveicinājās un mēs uzsvilpām un visu uzreiz galvas griez, uzreiz tur no iekšas un var dzirdēja. Bet nu maz mēs te bijām divatā, tā kā tagad viņi ies prom, es domāju, noteikti dzirdēs. Nu, students jau arī. Studenti nevarēja studēt, viņiem lika QR kodus uzrādīt, lika vakcinēties studentiem tā. Nu, kas tur iekšā notiek? Kaut kāda kustība, kur ir kaut kāda kustība. Bet, nu, pagaidu, bet šeit nav viņas mašīna, tie studenti. Šeit nav, redzi, viņas mašīna nav. Te ir tikai policijas mašīnas. Tur jau svarīgi tā viņas mašīna. No, vai nu tur vai te divas izbrauktuves tikai ir. Tā kā tā skatītājiem jums normāls tāds pirmdienas rīta šovs, redzēt, kā medīja Urzulu rokā, lai izsvilptu. Urzula mūk un slēpjās policijai vesela operācija izplānot. Tā kā viņi jau vēl šodien Rīgā tiksies kaut kur tur pilī. Nu, varbūt pilī jau bija 9 uz ministru kabinetu, droši vien te pat taisno brauks un kaut ko vēl satikt. Bet šitien bija paredzēta priekšvēlēšana aģitācija Vienotībai, bija izplānojuši, ka studentiem skalos smadzenes, Siliņi kopā ar Urzulu sēdēs, stāstīs, cik viņa svarīga, lai studentiņi nobalso Eiropas parlamentā par Vienotību. Nu, un to tur pārējās citas partijas vai Jūlija vai kur tie bija, kas knābā iesniedz jau prasību, kas tad tas ir par bezmaksas aģitāciju uz valsts resursu rēķina. Un tāpēc obligāto lekciju studentiem atcēla. Nu, varbūt viņiem tur ir iekšā neobligātā lekcija. Visdrīzāk jau, ka ir tā lekcija, jo ko tu tur ar universitātes vadību, ko tu tur daudz runāsi, nu, viņiem taču neinteresē kaut kāda Latvijas viena universitātīte. Jā, studentiem paskalot prātus, jā, kāpēc gan ne, svēta lieta, turklāt, lai ievēl savējos korišus iekšā. Tā, cik ir pulkstenis, kam ir pareizs, man ir 10:15, cik tagad ir, tev nav Sergija pulkstenis? Jo pēc laika jāskatās, ja tā ir tikšanās, tad... Nu jā, nu pusstunda, ja ir tikšanās vismaz, tad ir, ja ir lekcija, tad varbūt arī stunda. Tā kā tā, bet skatītāji, nenogūrstat, skatāties, jo kadri būs tā vērti, ja viņi te nāks ārā, mēs viņu izsilpsim. Tāpēc lielā Urzulas gaidīšana. Šeit, jā, reku prasa, kur, ja kāds vēl grib pievienoties šeit pie Stradiņu universitātes, kas tāda... Dzirciem iela, ja? Te, nu, reku, tik zobārstniecības, kur ir nakts, tas neatliekamais ambulatoru, te Stradiņu universitātē. Un jaunajā korpusā speciāli Urzula atveda, lai redzētu, cik mums ir smuks korpus. Un tā kā padomu laikos, tā kā es braucu uz Latviju, kurš bija viens bija atbraucis uz Latviju, kompartijas ģenerālsekretārs. Kurš tas bija? Kurš kompartijas ģenerālsekretārs Latvijā bija bijis? Bija kāds bijis? Bija, vienreiz bija. Tikai? Nu, es cits neatceros. Tad kā Gorbačovs saka, parāda uzreiz. Atceros gan Brešļevs, bet viņš Latvijā taču nebija. Bet te ir tā kā padomu laikos, ka parāda labāko ēku jauno parāda. Nu, nevis centrālo, bet vienu korpusiņu parāda. Ar ēku te jau šitas jau ir uzbūvēts pa Eiropas naudu. Nu, jā, tad te, protams, reku var redzēt, kas šis pa korpusu. Cik tematiski, kā varbūt nav nejauši, kur ir.
studijas vides attīstības Rīgas Stradiņu universitātes, Stradiņu universitātes farmācijas jomas pētniecības infrastruktūras attīstība, Eiropas Savienība, Eiropas reģionālās attīstības fonds, Latvijas nacionālās attīstības plāns. Šeit viss saskaņots, farmācija. Lūdzu, Urzulai farmācija. Kas tur iekšā notiek? Un šeit viņi gāja iekšā un gāja augšā. Droši Treka Miličs vairs man nenāk klāt. Negrib iesaistīties dialogos. Nav argumenti uz to, ka neļauj latviešiem izsilpt Urzulu, kur tai skaitā lika policistiem vakcinēties un gāja bojā. Konkrēti zinu gadījumu Salkrastos, kā gāja bojā policists. Burtiski kaut kādas stundas pēc vakcinācijas apsēdās savā maiņā krēslā kabinetā un tā arī vairs nepiecēlās. Tāds gadījums bija Salkrastos, konkrēts vārds uzvārds ar sievu. Mēs pat toreiz tur sazinājāmies. Tā kā šādus argumentus vajag izmantot, tā ka jums policisti grib kaut ko te neļaut savā valstī pa trotuāru staigāt. Šādi te. Aiziesim pastīties, kas tur notiek. Domāju, laiks vēl ir. Un laiks vēl ir. Gan jau, ka lasa studentiem lekciju, bet tikai uztaisīja kā neobligāto. Lai nevar piesieties ka aģitācija. Bet cik vilcīgi izdomājuši, sarunājuši, ka atbrauc Urzula un spodrina spalvas vienotībai, Siliņai. Un Dombrovskis arī laikam droši vien atspēries ir līdzi te no Briseles šādā svarīgā brīdī pavadīt savu priekšnieci. Kas mums te darās tikmēr? Te arī reku dežūrē mums Artūrs ar Agri un Ivu. Gaida arī no šitās puses, kāds te būs tas māņu manevrs. Varbūt arī būs tā, ka šitas busiņš pirmais brauks, tad izbrauks no pazemes Urzulas mašīna. Un tad tie pievienosies, tie, kas tur ir. Visdrīzāk tā būs, jā. Tā kā viņi būs te. Es domāju, ka viņi būs te visdrīzāk. Bet es sapratu, viņa brauks pa šeieni. Jā, tāpēc, ka viņi brauks pa šeieni, jo viņas busiņš ir iedzīts iekšā. Un tie, tā, kas sāksies kustība, tie brauks pirmie, izbrauks te piebrauks, tad šitā izbrauks, iebrauks tur pa vidu starp tām policijas mašīnām un šitie pavadīs vēl. Tā viņi darīs, tā kā brauks te ārā. Tā kā vai nu te var dežūrēt vai tur, un taņa aizbrauks pa labi, drīzāk griezīsies. Tā, jāpasauc pārējie te droši ir. Ko tur to darīt? Dreku Urzulu te gar mīskastēm pa sētas ieej, te Urzulu ieved iekšā. Lai nedod Dievs cilvēki viņu redzētu, un ko? Demokrātija, kas tad ir, kas svilpi? Viņš ir pieradus visā pasaulē, viņai svilpi kaut kur, kaut kāda protestētāja. Nē, te mūsu policijas drošībnieki parūpējās, lai šāds nesmukums nav. Kauns būs pēc tam atskaitīties, kā tā Latvijā šādi. Tāda mums te demokrātija. Būtu priecājušies tieši, ka ir cilvēki, kam kaut kas patīk, kaut kas nepatīk. Vieni par, vieni pret, vieni protestē, vieni nē. Mums te tā kā Padomu Savienībā. Gribu visiem vienādi domājošie, lai būtu aizliegt, neļaut un sargā Urzulu. Tāda bīstamība te ir. Mēs atklāti parādām, atnācām izsilpt viņu. Drīkst ar plasmas silpīti parkā. Varat silpot, cik gribat. Kamēr nav skaļuma decima mērītājs. Tā, viņi brauks pa to pusē ārā. Šitie sāks kustību pirmie, viņi piebrauks tur, no pazemes izbrauks viņas busiņš, pievienosies kolonā un aizbrauks tālāk. Tā būs, jā, zem zemes, jo viņas mašīna ir šobrīd tur zem zemes un vienīgā vieta, kur izbraukt ir tur, tā kā kustība sāksies no šitie pirmie brauks, nostāsies un viņu ielaidīs kortežā pa šito ieliņu, tā kā principā vai nu tā stūra. Jo te nebūs, te viņi nenāks. Te nav. Kaut gan paga, kas šitie pa Volkswageniem parādījās te? Nē, nebija tikko bija. Tad tomēr te? Nē, es sauc, tomēr te laikam būs. Bet kaut gan... Fig viņas redzēsim. Jo es redzēju konkrētu Mercedes busiņu, kāds te nav.
ka iebrauc tur iekšā, ka viņi brauca šurp. Nu, bija vieglais, ne, un busiņi 2. Tas ir gāvi, man tieši tagad priekšā. Bet tie nebija šitie džipi? Nu, un viņi no tās pazemes šeit netiek, man liekas, savu šejieni. Te nav. Nu, tikai tur. Nu, lūk, jā. Tā kā tur ir, nu viņi te kaut kāds māņu manevrs varbūt mēģinās, ka iekāps Volkswagenā, nu Mercedes pārsēdīsies Volkswagenā Urzula. Es kaut kur redzēju traktoru redī. Nu, nevar saprast, tagad šitie Volkswagen te parādījās. Jā, bet busiņi 2 arī ir un iebrauc iekšā. Ar drošībnieku aizbrauc. Tas bija VDD busiņš. Tā kā reku rokas kabacās staigā vedēšanas. Nu, tas ir fiziskā apsārdas, tas nav inteliģentais. Kuru viņi fočēja mūs? Es redzēju, ka šitus milītis fotografē. Kā viņi izskatījās? Viens bija brunā meita, otrs melnā meita. Kur viņi tagad ir? Nu. Te tieši kā padomu savienībā, VDD mēteļos pelēkos fotografē cilvēkus, kas atnāk. Mēs ko te fotografējam, mēs paši tiešraides taisam. Iedomājieties viņi, lai varētu ko, lai fiksēt varētu. Var ienākt tiktu, kā es šito saglabāšu, droši ielikšu jau Facebookā, lai ir pēc tam var atkārtojumā apskatīties, kas neredzēja. Bet nē, vajag fotografēt, ieliks mapītē bildi A4 krāsaino izdrukāto. Tas, ka šitie valstī nevalstiskie elementi, pret-eiropeiskie elementi. Mēs neesam pret-eiropeiskie, mēs konkrēti Urzulai gribam parādīt, ka nebija labi vakcinēt piespiedu kārtā cilvēkus, jo daļa no cilvēkiem nomira tie, kurus vakcinēja. Nu, tāpēc tas ir, kas tur nesaprotams, kas tur ir anti-eiropeisks. Nekas tur nav ne anti-eiropeisks, ne pretvalstisks. Cilvēku brīvu demokrātiju pauž savu attieksmi pret vienu konkrētu politiķu. Turklāt lielāko, augstāko amatpersonu Eiropā, Eiropas komisijas prezidentu. Nezinu, kas te notiekās. Šādi te labi. Tātad, kā jums skatītāji uzrakstāt, kāds jums čujas, pa kurienu brauks ārā, iekāps Volkswageniņā un nolieksies tā kā filmās, lai neredz viņu caur stiklu pat, vai brauks ar savu busiņu ārā pa turienu Mercedes. Pārsēdīsies Urzula no Mercedes uz Volkswagenu vai nē? Rudolfa von der Leyen jau nav vēlēts. Nav. Viņu ieceļ. Francija, Vācija, kā vienojās, tā arī ir ieceļ. Viņi jau arī ir vācieti. Tā kā te... Un tu teici komisārus katrai valstī tur piešķīra vienu, laikam, vai cik tur rotē viņi. Kas tur, tas ir? Jā, koalīcija izvirza un apstiprina. Un viss. Un tā ir izpildvara, tā ir Eiropas izpildvara. Parlaments ir it kā lēmēja vara, bet izpildvara ir komisija. Tas tā kā ministrs kabinets. Tas ir tieši tas pats. Parlamentam augstākam. Teorētiski viņš skaitās. Bet praksē tieši tas pats, bet praksē komisija izpilda, ko viņi grib. Tā, labi, skatītāji, te mums vajadzīgs jūsu intelligence, pa kurieni brauks ārā Urzula, vai šeit pa centrālajām durvīm un iemaks necilos Volkswagen, tie pat nav Toregi, tie ir kaut kādi, kas tie ir tiguāniņos, bet svaigi tādi, svaigi. Vai tur iekāps un šeit viltīgi izbrauks ārā, vai jā, bet viņi ar tiem neatbrauc, tie Volkswagen, viņi atbrauc ar Mercedes. Mašīna aizbrauc, tikko projām tas busiņš. Viņi te brauc un tad brauc atpakaļ un tad atkal brauc. Tāviec pagaidām neviens nav izbrauc. Nē, diez vai, es nedomāju, ka viņi tai Urzulai teiks, ka klausties, tur ir pāris protestētāji, lai kāpjam Volkswagenā un ko tur. Jo tas jau nav tik vienkārši, ir viņas mašīna, kas visu vizītes laiku, kas tur ir drošā pārbaudītā ar suņiem, nezinu kas tur, un viņi ar viņu braukā, vedā viņu. Tur ir šoferis, bet, tas nezinu kāda operācija. Es domāju, ka viņai pie vienas vietas kaut kāda pa saujiņu protestētāji, cik mēs te esam 11 cilvēki, varbūt labākā gadījumā. Pārējie ir tur ar plakātiem, tie radinieki bojā gājušajiem, tādā saskaņotajā vietā. Tāpēc tur ir saskaņots pikets. Mēs neesam daļa no piketa, mēs esam fiziskas personas, kurām interesē fani, Urzulas fani ar pamāta roku, redzēt dzīvē savu
Nu, tā kā padomu laikos, tur taču arī stāvēs gāja reiz, ka paskatīties uz, vai tā kā Ziemeļkorejā, viņi tur, ka viņš kaut kur parādās, tad tur ir bezmaz uzreiz eiforija visiem. Nu, mums tas pats ir, nu, labā noskaņojumā, visi mierīgi. Tā kā, labi, policijas taču varētu pateikt mums priekšā, ne labi, viņi pēc tam atlaist no darba, pateikt, pa kuru pusi ārā brauks. Arī atceraties, kā mums te negribēja ļaut iet, bet reika mierīgi Indijas studentiem, lūdzu, nu, kurš ir bīstamāks? Mēs zināmie Latvijas aktīvistiņi, vai te, kur iesiet, ja nemāk angliski policisti, es šeit nevar paskaidrot, kas te notiek, nu labi, ejiet. Nu, 50-50 tagad ir. 50-50, vai nu viņi ieliks tenīs Volkswagenos, bet tie nav viņas. Viņi atbrauc ar Mercedes busiņu, Mercedes busiņu zem zemes. Jā? Mercedes busiņš aizbrauc prom? Nē, tas bija drošībnieki, melni, spīdīgi, jauni. Te viņi tie ir zem zemes, pagraba parkingā. Nu, tad viņi vai nu būs pēcoperācija un uz Volkswageniem liks, vai būs tur. Apstīsimies, kas tur notiek. Nu, laiks jau cik tojās, cik ir pulkstenis uzrakstot, es te neredzu. Tāpēc, ka, ja tā ir lekcija, tad vismaz stundu gan jau katru studentu jautājumu taču sagatavotie vēl jānolasa. Vai arī, kas tur viņiem tikšanā? Visdrīzāk jau, ka lekcija. Viņai varbūt ir tūre vēl, viņai parāda šitos kabinetus, jo šitas pa Eiropas naudu būvēts izrādās, tur ir plakāts. Tāpēc varbūt viņai izrāda ēku vēl. Nu, lūk, tie, kas neredzēja, es jums parādīšu, kur kā pazemes parkings izskatās, kur viņi iebrauc iekšā šeit gar miskastēm. Nu, 50-50. Nē, nu, viņi pa labi tā padroši vien griezīs, ja arī brauks pa turien ārā. Bet var arī pa kreisi aizgriezt. Atbrauc viņi no šeienes, te viņi iegriez iekšā un bija... Nu, tur mirgo bāka guns, Bet man tas busiņš interesēja, jo es viņu redzēju savām acīm, bija Volkswagen lielais tāds spīdīgs, nomazgāts busiņš, un tas te nav nekur, tātad te iebrauc zem zemes. Bet Džeks, es redzēju, teica, ka 2 tādi busiņi bija. Viņš tieši nāca, un viņš nepaspēja pa telefonu izvilkt, viņš redzēja, kā viņi iebrauc. Nu, aiziem apstīties, kā izskatās pazemes parkings, kur Urzula iebrauc. Redzēt, kāda operācija, kā bija jāmokās, izplānoja. Urzula pieveda klāt. Bet te jau arī, no viņai kaut kādā tur tumšā parkingā zem zemes jākāp jārāc, ar miskastēm jāiet ir, bet nevis smuki pa centrālo ieeju, kur studenti ar puķiem sagaida. Tā nebija. Ieveda viņu slepeni, reku, miskastis. Gar šitām miskastēm, labi, smuki te jau viss nesen uzbūvēts, arī miskastis smuks, bet, un iebrauc iekšā, tur, un reku pa viaduktiņu lejā, tur iebrauc iekšā, tur ieveda Urzulu iekšā, šitādā te blakus elektrības kastēm, reku, nu, tur ieveda viņu iekšā, ka pieskata speciālā aģente. Tur Urzula ieveda iekšā. Šobrīd Urzula tur atrodas. Es nedomāju, ka viņu puķiem kāds sagaidīja. Tas bija ironija, tā bija. Bet tā vajadzētu būt. Nu, atbrauc iedomājieties visas Eiropas komisijas prezidenti. Viņi tikai labu dara, rūpējās par cilvēkiem. Nu, ja tā būtu, tad cilvēki taču grib ar asarām acīs viņu sagaidītu. Te pa pazemes durvīm sētas jābrauc iekšā. Tāpēc, ka saprot, ko ir ēdis. Lika vakcinēties, dēļ Urzulas obligātā vakcinācija visiem bija. Tā kā viss, kam piespieda vakcinēties, šodien šī dāma ir Latvijā un šeit pa sētas pazemes durvīm tika ievest, lai tiktos ar studentiem un stāstītu, cik viņi ir laba un cik viss ir forši. No šāds te cirks šobrīd Latvijā notiek. Visi, kas pieslēdzās, pieskojieties šim te profilam, ja nu kas, mani sauc Rudolfs Brēmens, lielākā daļa jau zina droši vien, ikdienā šāda veida lietas mēs te filmējam kā reiz, lai atspoguļot, lai cilvēkiem parādītu, kas patiesībā notiek, kur jūs te neredzēsiet žurnālistus. Žurnālisti bija tur iekšā, smuki parādīs, kā sarokojās ar goda studentiem, ar universitātes vadību. Patiesībā tas viss ir atkā nobijušies, sadzinuši policiju visās malās, drošībniekus, kas mūs te filmēja, fotografēja brūnos mēteļos kaut kādos. Un šādi Urzula Latvijas vizīte
viņai, kāpēc nav tikšanās ar tautu, kaut kur, nezinu, pie brīvības pieminekļa, ar cilvēkiem fočēties un karodziņiem vicināties visi Eiropas kreklos. Nav nekas tāds. Nav, tāpēc, ka cilvēkiem nepatīk. Urzula izpildījās. Nu, Glorija, kā tev iet? Un pa kuru pusi brauks ārā? Liekam Stavkas. Es saku, ka pa šeit. Es nevaru būt ar vienu kaitu, tur neko iekaitu. Bet viņas busiņš Mercedes ir zem zemes. Tātad vienīgais, ka viņi pārkāps tajos Volkswagenos džipos. Tajos. Nu viņi, kas tad te notiksies tagad? Brauc, laikam. Laikam brauks. Tā te viņa brauks? Pa šito pusi viņa brauks? Mēs gribam Urzulu redzēt. Ko jūs te? Atbrīvojam laukumu. Ai, zināt, ka Salkrastos jūs kolēģi nospricēja, viņš nomira policists. Ai, jums lika vakcinēties? Jums patika vakcinēties, un to Urzulu jums izdarīja. Mēs gribam redzēt, kā viņi izskatās. Ai, jūs te tagad zēnāt, stumjat sievieti uz priekšu, kāds ir omanietis. Ko jūs maskā pašiem? Vēl viens. Lika vakcinēties jums? Kā liks šaut pa latviešiem, šausiet? Kāds jums uzvārds? Krieviskais vai latviskais? Šausiet pa latviešiem? Ko jūs skaraties klāt ar savām rokām netīrajām? Ko tu kāp man virsū? Kas tev algu maksā? Kas redz tavai maskai cauri visu tavu fizionomiju? Te varoņi, Urzulas aizstāvi lielie. Reiku. Vakcinēties, ka jums pakaļā lika Urzula. Tad visi vakcinējāties kā mīļiņie. Pāte sievas mājās teica, tu Olga nebūs, ko tu tur eci prom dzīstevi. Tad jā, ka mīkstie tādi esat tautas aizstāvi. Varoņi. Viņi iznīcināja mūsu tautu, vai ne? Cik cilvēki mira? Cik cilvēki nomira Latvijā dēļ viņas? Aiziet tur pie radiniekiem, viņi stāv pie centrālās ēkas šobrīd. Jūs te sargājat. Kauns jums nav? Te laikam brauks. Pa šeieni būs laikam. Jā, reku atnāca omanieši. Un priecātos, ka ir cilvēki Latvijā, kas saprot to un vismaz pretojās. Būs jau nākamgad vēl viena pandēmija, viņi te līgumu parakstīt jaunu atbraukus ir uzspiest. Jums visi nesaprot, tad jums sarežģīti tas ir. Maksā tikai aldziņu un davai ar stekiem pret savējiem. Tādi. Nožēlojam. Būtu labi pateikuši, pa kur pusi brauks viņu ārā. Mēs viņu nofilmētu vienkārši. Ko tu mēs izdarīsim? Sen jūs visi pazīstat mūs te. Te drošība baigā ir. Mums it kā vajadzētu būt tautas aizstāvjiem. Reko, šitas civilajās tēlo, ka students ir garām ejošs. Jums lika vakcinēties. Civilajā. Pistoli reku spīd cauri. Sakārtojiet jaku. Lika vakcinēties arī. VDD darbinieks šitas drošiem ir. Sargāti civilajā. Tagad, jā. Students garām ejošs. Jā, uz lipsītē pat. Tāda mums ir Latvijas. Nevis latviešus aizsargā Latvijas tautu, bet kaut kādu Urzulu. Vācijas miljardieri sievu, kura vīrs Pfizerā strādā, šeit uzspiež dalību valstīm tādiem pāķiem provincēm kaut kādas vakcīnas, šitie arī pildu uzreiz. Politiķis korumpē, medijas sabaidīja tautu, sabaidīja visus no Covid, policisti viņiem draudēja no darba atlaist, šitiem drošībniekiem. Un VDD jautājums, jūs zināt, no kurienes Covid izcēl? Neviens nezinu, no Sikspārņu un Čūskas, jā, ļoti reāla versija, jo tas ir mūsu inteliģences dienests, kur nemaz paši nezinu, pašiem neinteresē, neļauj par to interesēties, un galvenais apspiest cilvēkus, kuri saprot un kuriem tas interesē. Tāda ir situācija. Nožēlojami tas ir. Nožēlojami tas ir, ka šādi te Latvijā cilvēki. Es saku, tie paši, kas Covid laikā piketos protestos, nāca, prom, sodus lika, un tagad Urzulu. Labi, viņi no vienas puses dara savu darbu, nevar jau neko, bet kaut ko nāk stumdīties gan nevajag. Ja es gribētu torti viņai uzdāvināt? Es saku, tas ir kā padomu laikos, te atnākuši fani savu Brežņevu sagaidīt, te neļauj pat viņu apskatīties. Kāpēc te nav pūļi ar ziediem un cilvēkiem? Eiropas Savienības augstākā amatpersona tiek apsargā, šādi tiek ar maskās. Taču varēja te uztaisīt cilvēku, es gribu viņu nofočēt. Kirils Emeliānaus arī reku. Tikko pierauzīja.
kurš atsaucās uz spēkā neesošu normatīvu aktu un izskata administratīvo lietu rakstveidā. Viņš pat lasīt nemāk, izrādās. Kā tas ir, ka nav cits? Nopietni. Viņš divas lietas izskatīja rakstveidā un atsaucās uz Covid pārvaldības likumu, kurš jau zaudējis spēku. Par ko bija tās lietas? Redz, es nepakļāvos likumīgai prasībai, neatdevu to protokolu. Jā. Atcerieties, ka maskās bija jāsteigā, arī bīstami bija, visiem bija jāvēl kaut kā ķīniešu sūdi uz sejas, tas baigi normāli bija, un tad arī bija šitie staigāja pa kafejnīcām, lika sodus, ja kāds 2 metrus nesēdēja viens no otru, maskas nevilka. Jā, cik bankrotēja, jums tad darbs ir valsts maizējā, cits, kas uzņēmēji tagad Anglijā bankrotējuši sēž, nu. Jums te vienotības īliņa, visi te superzēja bisa. Jūsu bērniem šitādi te valsts paliks pēc tam, un citi ar stekiem daudzīs jūsu bērnus, baigi forši būs, nu, aizlaidīs totalitārā režīmā. To nesaprot, ka tā notiek. Nu, bet te viņi tā kā nāca, viņi teica, atbrīvojiet laukumu. Tad atbrīvojiet. Mēs esam prosta no tautas kādu laukumu. Nē, nu tas nozīmē, ka pa šeit brauks ārā. Viņiem likās, ka jau... Mēs ne ar ieroci, ne ar gāju. Šitas ir ļoti liels atskautējums. Nē, ierocis ir tavs telefons. Tauta ir ieņem ierocis. Ierocis, tāpēc, ka tas parādīs un pasniegs informāciju tādu, kādu ko nepasniegs žurnāli. Un līdz sabiedrībai var nonākt daļa no patiesības un no patiesības. Tāpēc tas ir ierocis. Cik ir pulkstens? Tas nav ierocis. Nē, labi, es saku, ja būtu gudrāk tur saplānojuši, viņi tad pārsētinātu Volkswagen mums tagad Urzulu pa topus, bet viņi jau diez vai viņai kauns pateikt viņai, nu, ka kas tā, viņi prasītu, kāpēc tā, būtu jāsaka, tur ir 5 protestētāji. Viņi taču Eiropā, Vācijā, viņi 1000 parasti izsvilpja un sagaida un visās valstīs ar te viņi jau pat izdzirdāt teikt, tur ļoti labi, ka jums demokrātija, ka cilvēki protestē, kam nepatīk, turklāt šis nav nekāds protests. Mēs vienkārši visi parasti bez saukļiem, bez plakātiem. Mēs jau mācījāmies Covid laikā, tā kā braucienus nosauc pa gājieniem. Izrādās, ka ja uz autobusu ir uzraksts, tas uzreiz ir gājiens. Tas ātrākais autobus Latvijā. Viņi jau arī sodīja par pārāk lēnu braukšanu. Edgars tas bija. Kā viņam bija uzvārds? Edgars Auziņš, jā, partija buss malacis, palīdzēja daudz Covid laikā. Ar partiju busu arī Aldim vienā piketā palīdzēja uz jumta Aldis, ka uzkāpa pie pils Edgars Auziņš malacis, kur tagad no apnika droši vien viņam busu čiņīt vairs nav, bet nav arī šobrīd vajadzīgs buss. Te mēs esam mierīgi ar kājām, varam Rīgā steigāties, kur mēs gribam, un te mūs neviens nemācīs, kur mums savā. Teorētiski mēs arī tur varētu iet, no te likumīgi. Kāpēc publiskas universitātes parkingā nedrīkst iet? No, nedrīkst. Atdraudējums. Es tev jau vienreiz paskaidroju, Te jau Latvijā iedomājiet, Latvijas vēsturē modernajā 35 gadu laikā neviens gadījums nav bijis, ka drošībniekiem pat pistoli jāizvelk. Vienreiz vairāk Ulmanim suns esot skrējis pludmalē kaut kur jūrmalā virsū, tad izvilkuši gaisā izšāvuši. Tas ir vienīgais gadījums Latvijā, ka vispār drošībniekiem pistoli bijusi jāizvelk ārā. Tas sen nav saprasts, ko VDD domā. Sen mūsu mentalitāti zinām latvieši neko civilizēti parasti protestē par vārdiem, tikai kaunina filmē. Nē, te bruņot omanieši, no treku tā kā Robokopā uz kājas pistoli pieķēdētoji. Un tāpat rododendra laikā atcerieties, kuram kolēģim bija izkrita vienam pistoli, kas skrēja visu kā aizbergu, atveda aizbergu, kad krastmalā uzreiz visi skrēja un vienam izkrita pistoli un paslīdēja kaut kāds 20 metrus. Nu, un tas nepalīdz arī šitie pieķēdētie, tāpēc nav jau prakse. Mēs Francijā bijām, tur gan ielu cīņas un policisti vienam tur ķieģeli iemet, viņš parāda šitā malači francūši, ka cīnaties, pareizi jūs darat, un tā ir Francijas demokrātiskā attieksme. Te mums ienīst cilvēkus uzreiz kā kaut kas. Nē, mēs nākam no tautas, un viņi pat ar pistolēm ir atnākuši. Nu, nav tagad viņam apsargs. Nu, kāds viņu aiztiek? Nu, netaču. Nu, Trojā, kāpēc jūs pie Kariņa nebraucat viņu sargāt, ja viņš tik svarīgs ir? Tagad dienam viņš neinteresē, tikai pasmieties, var aizbraukt, pafilmēt, kā viņš zālīti pļauj. Nu, tā nezinu, ko te sargā. Urzula arī, viņa jau kad pilnvaras beidzās. Beigsies pilnvaras, nu, nebūs. Nu, labi, nu, to var saprast, tas ir parastā rutīna. No vienas puses saprotu, arī policists viņi dara savu darbu. Atzīsim šoreiz gana korekti pagaidām. Vēl viens. Mēs
Jā, būtu kāds parastais cilvēks, jau busiņā sen būtu iekšā. Nē, tā droši vien būtu. Te jau negrib nesmukumu tādu. Te gan būtu nesmukums Urzulai. Lai gan Urzulai ir pilnīgi vienalga arī par jums. Viņa miljardieri, viņai parastie kaut kādi kalpi vergi ir pie vienas vietas, un viņai ne tad policisti interesē, ne mēs. Viņai interesē lielais bizness, pasaules varas, tur savas spēles. Šitien te mēs kā pāķi provincē kaut ko te vēl viņai. Nu, būtu kaut kāda kolektīva, būtu kā reiz palīdzējuši žurnālisti un kaut kāda opozīcija, citas partijas kaut ko parādīt, ka ir arī, nav viņa šeit tik lūgts viesis. Nē, te mums visi ir. Es atceros, ka bija tāds Ansis, kā viņam bija uzvārds tam Ventspils policistam, kas to pipargāzi acīs pūta. Tas bija šitas, ka viņam arī tāds baloniņš ir pipargāzes. Ansis, kā bija tam policistam? Bija tāds uzvārds. Ja komentāros kāds atcerās, kā bija Rodendra laikā Ventspilstam, viņš bija priekšnieks policijas, tur Ansis, un kā viņam bija. Un viņš ar to šito baloniņu stresu, viņam sākās, viņš sāk vienkārši cilvēkiem pūst pa labi, pa kreisi, video pat ir vienkārši acīs. Normāli tā, nu. Kā bija uzrakstīt, kurš zina Ventspils policijas priekšnieks Ansis, apskatoties latviskas uzvārds bija. Tā kā tā, nu. Un šādi te parodija, mēs esam principā parodija. Pupuls nebija, Pupuls savādāks bija, nebija Pupuls. Varbūt arī bija Pupuls, Ansis Pupuls. Zanders, varēja, ka bija Ansis Zanders, jā, Zanders. Ansis Zanders bija, kurš sastresojās, jo nav praksa tāda, ja, kur pielietot. Ja, tad viņi pirmo reizi nācās pret pensionāriem, šito baloniņu pūta cilvēkiem pa labi pa kreisi uz dullo acīs vienkārši. Nu. Un šis ekipējums ir piekts par nodokļu maksātāju naudu, ja kas. Nu. Mūsu telefons ir visbīstamākais priekš. Ja tu, Glorija, tagad būtu meklēšanā, tad tevi varētu atrast. Nu taču tur esi. Reiku varētu video, es tagad pamaldinātu skatītājs Gloriju varas, te Gloriju atrada, Reiku spēcvienība atbrauca, Gloriju atrada. Nu. Es domāju, no Jemeļāno puses visu, ko var sagaidīt. Labi, pagaidīt. Vakar žurnālistiem uzrakstīja, ka Nu, nē, nestraucies, nav šis Glorijas arests. Mēs Urzulu kā reiz atbraucām satikt. Mēs Urzulas fani atbraucām Urzulu satikt. Mūsu līdzi ir arī mazie draudziņi. Jūs saprotat, cik tas ir kuriozi te mūsu pīļu diķi provincītē. Smieklīgi tas viss ir. Mēs nebāzāmies viņiem virsū, nevajag. Mēs atbrīvojām laukumu. Jā, viņi slēpjas aiz 4 sienām. Pāk, bet tā, ka brauks būs jāpabļauj, galvenais neklausīt tos divus, kas tur neļaus viņiem iet. Artūru pabrīdina te, ka brauks, ka viņi nāk, lai viņi neklausa šitos divus, kas traucēs droši vien iet viņai pa trotuāru. Viņi pilnīgi pareizi, bet viņam jau jāsaprot tas, ka viņa ir pati. Tā, jā, Zanders, Ansis. Kāds patīkams atmiņas uzreiz uzjundās, vai ne, skatītāji? Redzot šādus te kadrus. Tagad tie, kas tagad pieslēdzās, piesakojieties šim manam profilam, ja kas, bet mēs gaidām Urzulu von der Leyenu, Eiropas komisijas prezidenti, kura šobrīd ir šajā ēkā Stradiņu universitātes jaunajā korpusā, lasa studentiem lekcijas, skalo smadzenes un reklamē visdrīzāk jauno vienotību uz Eiropas parlamentu vēlēšanām. Bet patiesais vizītes mērķis uz Latviju ir pandēmijas jaunais līgums, uzspiest jauno pandēmijas līgumu Latvijai. Un viss, un tāpēc ir atbraukusi te uz mūsu provincīti liela amatpersona. Un tagad viņi šajā ēkā, mēs to uzzinājām un atbraucām viņu izsvilpt. Ko arī izdarīsim, tā ka viņi prom brauks, turpceļā izdevās, tā ka viņi bija vestibilā, pasvilpām uzreiz, visi galvas grieza brīnījās, kas tur, bet nesaprat jau. Un tagad mēs te daudz vairāk jau reku cilvēki ir šeit, un lūk. Tagad te apsargā, viss kārtībā, bet paspēsim izsilpt, ja viņi te brauks garā. Nu, brauks nav divi varianti. Va turieni vai viņa slepenā operācijā tiks izvesta Volkswageniņā vai ar saviem Mercedes busiņiem šeit, kuri pabrauc, iedomājieties, pazemes parkingā speciāli iebrauca, lai viņus nevarētu elektro.
Lūk, te komēdija, jā, tieši pareizi jūs rakstat. Komēdija ir, ka Urzula Fonderlaina ir Latvijā, vakcinācija karaliene Eiropas un šobrīd atrodas šī Stradiņu universitātes jaunajā korpusā. Un cilvēki grib viņu izsvilpt. Nu, cilvēki grib, nu labi, satikt citi, vai citiem varbūt patīk, gribās dzīvē redzēt šādu slavenību. Nu. Tāpēc cilvēki te ir atnākuši, bet te kā padomu laikos neļauj cilvēkiem. Tev līdzīgi kā ar Zelenski bija. Zelenskis arī bija. Latvijā nebija tikšanās ar tautu. Kāpēc te fani taču daudz, nu, bez ironijas, nu, kas tur rasarām acīs labprāt viņu satikt. Tas saprotams. Tur arī neļauj, neparedzēja. Tikai amatpersonas, tikai mūsu vipi var satikt šos te. Tautai atrādīt viņus neļauj, jo baidās. Nu. Kur viņi ir? Mums ir vārti teikt filmēt. Tagad mums ir no visām pusēm nosakt. Kā tu viņu neatbrīvoja laukumu? Tā, tad nav vairs daudz skatītāji. Drīz brauks Urzula Fonderlaina ārā no šejienes. Tad mēs viņu nofilmēsim, jums parādīsim. Jā, nu interesants pirmdienas rīts sācies ir šādā te veidā. Jā, Beatrice vēl tur ir. Viņa vēl ir iekšā šajā te ēkā. Ir vēl iekšā tur, cik ir pulkstens jau. Nu, es saku stunda kaut kur viņai droši vien tur ir paredzēts. Nu, 10. iebrauc iekšā, gar izkastēm pa pazemes stāvvietu iebrauc iekšā. Nevis pa centrālām durvīm tur smuki ieiet, smuki, svinīgi, bet caur pagrabu ieved iekšā viņu. No, 10.55. Ļoti Arvīd 19.55, Arvīd to kurti, tur Rogov kā cits laika josla. Labi kļūdījies ar cipariņu, sapratu. Nulītes vietā 9 uzspiedās, es jokojos. Tā kā rēkā Arvīd Uška malācis no Rogovkas skatās pat. Tā kā, ja kas notiek Urzulas Fonderlainas fani sagaida viņu. Jānis Straumīts, tai skaitā īpašais fans sagaida. Policistu liekulība, ja? Un es varu tagad fiks aiziet apiet no tās ielas. Man tur neviens neaizturēs. Es mierīgi no tās puses iet. Jā, indieši tur steigā. Jā, nu. Ja tu tagad iesti uzreiz par acījām, tur sazinosies uzreiz. Bet tā, ja tā paņemt no tās puses, jebkurš gājējs var piegriezties un atnākt uz šeit mierīgi. Nu, tie baidās no cilvēkiem. Nu, bezmaz mēs te atrastos kaut kādā, es nezinu, Bagdādē, kur katrs būtu bīstams ar kaut kādu, nu, te taču tā nav, te Latvija, mūsu mazā Latvīņa. Tad jāpajautā, kas tad īsti nav tā kā vajag. Vai viss ir tā kā mums liekas? Nu, kaut ko tad perina, suns zin, ko ēdis. Nu, te kāpēc? Mazajā miermīlīgajā Latvīņā, ne, te vispār būtu tā, ka Urzula pa tirgu varētu staigāt mierīgi tantu, ka viņai dot lauku labumus tur uzreiz. Un viss, tā kā Kārls Ulmans savā laikā uz zaļumballēm viens pats gāja, visur viņu sagaidīja ar ovācijām, uzspieda roku cilvēki, noņēma cepures, kungi. Te, šitā te atbrauc augstākā Eiropas amatpersona un neļauj cilvēkiem pat paskatīties gandrīz vai jau uz viņu. No? Tikai te caur mašīnas bruņstiklu tikai notonēto ļaus tikai redzēt viņu. Nu, lūk, tā tad, ja tagad jau ir 11 gandrīz, tad drīz viņa nāks ārā. Drīz droši vien nāks ārā. Tā. Nu, vai arī būs spēcoperācija un pa to pusi izvedīs, bet nu, man neticās. Man liekas, ja jau šeit ir romanieši šī pusē, tad arī būs šī pusē. Tā. Tā. Nu, Tonijs Blērs lidoja ar Raineru savā laikā. Jā, tā kā Kariņu rojā tagad. Varbūt mēs tiekam sargāti no viņiem.
varbūt viņi pēc vakcinācijām kādu trakumu laiku uznāk un uzbrūk. Nu jā, Kreko arī Diana Ulme. Grib redzēt arī Urzulu fani. Te ir tur vairāk iemesli. Pirmkārt, šis ir jaunais korpus, kas ir pa Eiropas komisijas naudu būvēts. Viņš ir arī reizē farmācijas korpus, tur viss sakrīt. Viņi droši vien izrāda viņai telpas un lekcija, gan jau, ka ir lekcija, tikai neobligātā. Tāpēc, ka smukākā ēka, tāpēc arī, lai maldinātu, ka mums visas universitātes ir šādas, lai Urzula padomā. Šī jau ir tikai vienīgā, teikt, tik jauna, moderna. Bet tur ir plakāts, tur ir pa Eiropas naudu uzbūvēts un farmācijas nodaļa tiek kaut fakultāti. Kā viss. Tas ir tas, kas viņai vajadzīgs tieši. Jā, cik patīkams atmiņas uzjundīja par rododendru laikiem, Covid laikiem. Bet kā tas toreiz tik svarīgi tas likās arī policistiem, tāpat kā tagad. Pēc gada šis tik smieklīgi būs, mēs šitos video toreiz fragmentiņus rādīt, kā notika Urzulas sagaidīšana. Tagad... Astras pieminekļa atklāšana bija, man pat ielai pāri nelaida. Visi tā bija, apkārt tur, man pat ielai neļauj pāriet pāri. Vienīgais moments, kad bija, kad atmaiga bija tā, ka ručkas griešana jau bija. Tad jau visi bija atmaiguši, tā ļāva. Kā to draugu mūsu sauc to pasākumu? Griķis. Kāpēc nav griķis šodien? Jā. Atceries, viņš toreiz pie Zaķu salas vispār bija. Zaķu salā, kad toreiz, kad bija aizbraucām. Kas tad tur ir? Nezinu. Kas tur notiek? Kaut kāds jau svilpi? Uzreiz ietam savu telefonu filmēt. Tas ir tas policists, kurš teica, ka es nedrīkstu viņu filmēt. Drīkst. Es viņam arī teicu, lai par tā multībām nodarbotos. Visus drīkst filmēt. Zaķu salā vispār tur jau televīzijas darbinieki. Izklīdniet vai ko tur. Griķis taču pateica, man viņi netraucē. Tas bija pēc 2 gadiem, jā, viņa atmaiga. Bet tad jau bija uz beigām viss jau, tad sākās karš un Covids pēkšņi pazuda, vairs nebija sodi pa 2 metriem, pa maskām pēkšņi nebija. Man taču toreiz Liepāja arī bija šitādi paši, jūs kolēģi omanieši bija atsūtīti uz Liepāju rododendru laikā. Un tur uzlika sodu, ka lobijā nakties bez maskas, ka čekinā viens pats pie recepcijā skatījās kamerās, atrada, ka bez maskas esmu bijis uz 5 minūtēm lobijā viesnīcas. Iedomājieties, cik stulbi bija noteikumi, ka tu ienāc viesnīcā, pat ja tu esi viens pats, tev publiskā vietā, tipa lobijā, ir jāuzvelk maska. Ja tev viņas nav, tur cik toreiz 1000 eiro sodu ierubīja. Pārsūdzējām samazinājis 200. Pirmā instance, otrā atstāja spēkā. Tā skaitā pateicoties gan Jāņa juridiskajām zināšanām, gan Sergejs tepat arī bija, gan citi vēl, kas mums bija atkoduši, ka tik viegli jau nevar tā mētāties ar sodiem tādiem pa labi pa kreisi. Tomēr kaut kāds veselais saprāts arī tiesnešiem ir, tiesa sistēma par laimi darbojās, un Latvijā nav gluži kā Ziemeļkorejā. Cik jau ilgi jau viņi ir iekšā? Tad studentu jautājumi droši vien ir daudz iepriekš sagatavotie rakstiskie. Tad te notiek Urzulas lekcija, Urzula von der Leine Latvijā, tie, kas tagad pieslēdzās un šobrīd ir iekšā šajā te ēkā. Un ilgi jau 10. iegāja iekšā. Un... Tātad beidzās viss. Reku jau iet prom, ja kaut kādi. Labklājības ministrijas pārstāvji. Paprasīsim, kuri tie pirmoši tev? Nākat te labklājības ministrija beidzās jau? Vai jūs ātrāk laižaties prom? Šitie visi? Ar to somiņu? Beidzās jau lekcija? Mēs Urzulu gaidām. Nezinu, jā, ar tautu. Jūs taču arī vienotības cilvēks esat, kā jūs ar tautu nepadaloties. Labklājības ministrija, nezinu, aroganti aiziet prom. Līdz galam nesagaidīja Urzulu aiziet projām. Labklājības ministrija. Te jūs redzat, kāda ir arogants. Tev ir labi redzēt to tipāžu. Tad ir mīlīči, kam liek to darīt. Tad ir ierēģi,
kuri uzskata sevi augstāk. Un te parastā tautiņa cilvēciņa, kas grib Urzulu redzēt. Viņi tur sapatografējās, un tad viņi pazuda dziļumā. Bija jau, ja? Nu tad te būs tūlītās brauks. Mēs jau dzirdēsim rācijās, tūlīt čarkstēs. Tūlītās čarkstēs rācijās. Līderis. Viņam liekas, ka mēs ar svilpšanu traucējam. Man liekas, ka viņš var ar savu klātbūtni Stambulas konvencija jāiedarbina. Tā, skatītāji, paldies, ka sagaidat tik ilgi pieskakoties šim te roflam. Tūlīt būs brauks Urzula prom. Tā kā, lai saprastu arī, lai viss skaidrs policistiem, kas te notiks. Urzula droši vien lielā ātrumā. Skatieties, ka nenotrieco jūs tur pofigu viņai. Lielā ātrumā nesīsies te no pazemes ārā un brauks te garām. Un te šeit tik daudz policisti ir, lai nodrošinātu, es nezinu, lai skaņas vilni taisa, lai bloķētu, lai neļautu, nedod Dievs, kāds caur logu nofilmēs Urzulu. Un tad šobrīd šāda atrakcija notiek. Tagad drīz viņi nāks, jo esot jau pagrabā nogājis lejā uz mašīnām. Es kā viņai to paskaidroju, kāpēc caur pagrabu bija jābrauc, kāpēc nevarēja pa centrālām durvīm iznākt, jo baidās, slēpjās. Latvija jau kā te mēs merķeļi latvieši. Brauc Urzula. Brauc, lītās būs Urzula. Brauc Urzula. No pazemes jau ir izbraukusi, tur arī filmē Olga tiešraidi. Brauc, reku. BMW, zaļais BMW, elektro BMW, tātad Urzula par zaļo kursu, kas cīnās. Rekura BMW. Tāda ir Latvijas attieksme pret jauno pandēmijas līgumu un Urzulu. Paldies policistiem, kas bija adekvāti un ļāva mums to šeit izdarīt postu attieksmi. Redzat, viss, tas ir tas, ko mēs arī gribējām. Viss. Un viss, izklīst, tā vairs neinteresē, nosargāja. Tā kā tā, nākamreiz policisti zinat, mēs neesam bīstami, mēs tikai gribam publiski izsvilpt šāda veida tautas nodevējus, tā skaitā Eiropas Urzula von der Leyen, un ar Migalkām tur aizbrauc projām. Tagad drīkst. Tagad drīkst. Jau, te nevar iet, te nedrīkst iet. Varēja dzirdēt, kā mēs filmējam. Tu viss beidzās, viss lies. Viņa bija viena no tādiem mašīnām. Un viss, kā neviens, viss izklīda, kā tarakāni uz visām pusēm policisti. Vairs neinteresē nevienam nekas. Viss. Lūk. Un viss izklīda, viss vairs nevienam neinteresē nekas. Tāda parodija, bet gan jau, ka viņi dzirdēja Silpienas. Gan jau, ka dzirdēja, un tas arī ir svarīgi. Šādas te lietas, šādas sīkumi ir ļoti svarīgi. Tā kā visiem, kas šeit šodien bija un dzirdēja un redzēja šo te arī tiem, kas skatās malači, iedvesmojieties vienmēr, ka jūs redzat tautas noreku uzreiz veči uzpīpē uzreiz. Tā kā pēc seksa, tā kā uzreiz uzpīpē veči uzreiz. Jā, tūlīt. Labi, parakstīsimies. Labi. Ты ночь готовила свою Видишь, Ольга, ты не из Мерķeļa latvieši. Tie не положено ее видеть. Re, šitie visi sakā priekšā reku un brauc pa šitiem arī, jo atvadamies arī no miličiem vēl. Vispār kurjos. Kur tu biji? Tur? Bet varēja taču... Jā, mēs visi varam.
Nu, viss, un tā kā nekas nebijis, neviens drošībnieks vairs nekas nav, vairs nevienam neinteresē. Nu, un tagad var darīt, ko grib, nu, rekāt. Tāda mums te Padomjas Savienības tautas brīvība. Nu, lūk, tā kā skatītāji, visiem paldies, pieskojieties šim te profilam, ja gribat arī ikdienā šādas atrakcijas redzēt. Mēs nenogurdinām, cīnīsimies pret jauno pandēmijas līgumu, ko Urzula atbrauc uzspiest Latvijai līdz maijam. Viņš būs gatavs, tad visām valstīm būs jāratificē. Tāpat kā Stambulas konvencija uzspieda, tāpat arī tagad jaunais pandēmijas līgums. Un jaunais pandēmijas līgums principā ir beigas neatkarīgai suverēnai Latvijai. Un to nedrīkst pieļaut. Tāpēc šis pasākums arī tam bija domāts, lai informētu, ka Urzula atbraukusi uz Latviju uzspiest jauno pandēmijas līgumu. Lūk, un mēs tāpēc Urzulu te gribējām noķert, izsilpt, kas arī izdevās caur mašīnas stikliem, bet tomēr, jo klātienē neļāva, ieved viņu tur caur pazemes durvīm, garažā iedzina iekšā visas tās 4 mašīnas, kas tur bija melnās, tās visas sabrauc pazemes parkingā un sadzina iekšā. Cik vispār ir pulkstenis? Mums jau arī jātaisās. Jā. Jā, nu lūk. Tā kā tā. Labi, dāmas un kungi, paldies, ka skatījāties. Mani sauc Rudolfs Breimanis. Tiem, kas vēl nezinu, gan jau, ka zina. Silpām Urzulu von der Leyen šodien. O! Kas ir? Kādu mieru? Kas ir? Sauciet policiju! Tikko bija policija, varējāt sūdzēties. Jūs varētu Urzulu nākt palīgā izsilpt labāk. Reku atrodās vienmēr arī šādi, ka kaut kas nepatīk. Traucējot mieru viņai. Urzula netraucēja jums? Jūs šeit nestāvējat un necīnījāt. Vakcinācija netraucēja jums mieru, ka lika vakcinēties. Tas jums netraucēja, jā? Tagad mieru viņai traucēja. Otumiet pilsoņi kādi mums Latviju. Jā. Šausmas, vai ne? Lūk, šausmas, ja ne uz tiem uzrāvās, tā tuks ne labi. Tā, paldies visiem, kur es te gribēju noslēgumu vārdus parādīt, kā mēs te... Nu, lūk, tā, dāmas un kungi, tāpēc šādi te rīkoties ir ļoti svarīgi, lai arī parādītu mūsu varai, ka ir cilvēki, kuriem nav vienalga, kas saprot, ka pandēmijas līgums ir bīstams un nevajag. Un arī gan jau, ka tie omanieši maskās kaut ko bišķi dzirdēja, saprata, ka viņiem atkal liks nākamgad vakcinēties, tad nepatiks tas viņiem. Tā kā tā, labi, mani sauc Rudolfs Breimans. Paldies, ka skatāties ikdienā, novērtējiet to un tiekamies atkal drīz.